Boom! Čavinieks tautiet, teins dolka vienīgais Latvijas YouTube idiots un damn! Pagaidīsim, kamēr kāds salagojas, kamēr live streams aiziet, jo šodien mēs pacentīsimies parunāt nedaudz nopietnāk. Un nedaudz pašķetināt to pasūtījumu gabalu, propagandas gabalu. Es nezinu, kā to nosaukt. Bet pirms jūs skatāties šo te video, nošērojiet jau viņu un nospiežat laiku, lai viņš jau parādās citiem vairāk laika līnijā, lai cilvēki redz. Es arī ielūkšu ātrumā cilvēkus. Es papētīju to pasūtījumu, manā uztverē pasūtījumu gabalu, varbūt es kļūdos, bet es papētīju to rakstu, kas te klīst internetā, un man radās diezgan daudz jautājumu. Pamatošu katru pēc kārtas es esmu uzrakstījis uz lapiņas, es esmu uzrakstījis, kas man likās tā diezgan interesanti, un tāpēc visu pēc kārtas. Tātad internetā ir tāds pseidonīms, Jānis Mākoņkalns. Viņš neatzīst, ka tas ir pseidonīms, tas nav īsti cilvēks, un bija izveidots raksts, kas stāv aiz Latvijas dzeltenajām vestēm. Tad visu pēc kārtas. Es ceru, ka jūs nedusmosties, ja es neatbildēšu uzreiz jūsu komentāriem, bet iesim visam cauri, un tad beigās jūsu jautājumi, jūsu viedokļi un tā tālāk. Bet atgādināšu vēlreiz, ja tev ir interesanti, ja tev šitas rūp, sāc ar to, ka galvenais, pirmkārt, dalies ar šo video, lai pēc iespējas vairāk cilvēks mēs noziņojam. Tātad, sveiks, Sandri. Kas stāv aiz Latvijas dzeltenajām vestēm? Jānis Mākoņkalns. Un tātad, es iešu cauri par rindkopai, un es piemetīšu savus 2 centus par katru no tām, ko es domāju. Ja? Un tātad, sākās viss tas raksts tā. Šis būs stāsts par Aināru, viņa atbalstītājiem un Latvijas dzelteno vestu kustību patiesā labuma guvējiem. Intriģējoši. Kadiša kunga pieteiktie iemesli badastreiku uzsākšanai no malas šķita gan cēli, gan reizē visai odiozi. No vienas puses dzeltenās vestē startais aktīvists uzstāja uz to, ka valsts ir nelegāli no viņa piesavinājusies paprāva naudas summu un atstājusi to bez iztikas līdzekļiem. No otras puses viņš aģitēja ar nepieciešamību aizliegt seksuālo izglītību skolā un mainīt valsts sistēmu. Jāteic, ka vismaz pirmajam Kadiša vēstījumam bija potenciāls uzrunāt sabiedrības masas, taču pagaidām čiks vien ir sanācis, un dzelteno vestu kustībai ir pieslējušies vien daži aktīvi marģināļi. Ja? Mans skatījums. Tā frāze no otras puses viņš aģitēja par nepieciešamību aizliegt seksuālo izglītību skolā. Nezinu, ko šo rindkopu cilvēku gribēja pateikt. Vai tas ir slikti, ja vecāki vēlas savam bērnam paši ielikt vērtības, ja, dzimumdzīvu, par to, kas ir intīmā padarīšana, kas ir seksi. Sevišķi, ja mēs redzam, kad rietumos, kā ASV, no kurienes nāca homoseksualitātes tolerēšana, un šeit viņi tagad jau ir uzņēmusi apgriezienus, šobrīd jau ir jauns trends ļaut 5-gadīgiem bērniem izvēlēties dzimumu, jo dzimumu redz var izvēlēties, un bioloģijai liekas vairs nav nekādas nozīmes. Tāpēc man šī frāze liekas, pilnīgi bezcerīga, bet tas liekas, ka uzliksim mērķi galvenais virsū. Otrs, ko Mākoņkalns rakstīja, un mainīt valsts vērtības sistēmu. Te man arī autorim ir jautājums, vai viņš uzskata, ka mūsu valstī viss ir kārtībā, laikā, kad ierobežo, piemēram, skaidrs naudas plūsmu, aizbildnoties ar ēnu ekonomikas apkarošanu, bet pret Latvijas korumpantiem gan neviens tā lākri nevēršas, ja neskaita poļus. Nākošā frāze. Vēl jau vairāk, kā noskaidroja žurnālisti no Latvijas televīzijas, Aināra apvainojumi Latvijas valstī bija nepatiesi. Izrādījās, ka īstenībā nevis valsts apzaga Aināru, bet drīzāk pats taisnības cīnītājs bija apzadzis valsti nesamaksājotai nodokļus apmēram 9000 eiro apmērā par pārdoto nekustamo īpašumu. Spriežot pēc nodokļu maksājumās summas, pārdotā īpašuma vērtība varēja būt ap 90 000 eiro, ja pieņemam, ka nodoklis bija plus mīnus 10% apmērā no pamatsummas. Tātad Kadiša tēze par to, ka viņš valsts ļaunprātības dēļ ir atstāts bez iztikas līdzekļiem, ir maigi izsakoties aplā. Tad
tad es nedaudz paskatījos. Jautājums Kadiša gadījumā bija par kapitāla pieauguma nodokli, kas pēc manis atrastās informācijas ir 20% apmērā. Tad raksta autors, vēloties izskatīties diezgan gudrs un informēts, meklējot visus iespējamos pavadienus, nevarēja nedz uzrakstīt nodokli, par kādu Aināram bija protests, nedz arī varēja pateikt nodokļa apmēru, kāds tas bija. Ja? Pie kam vēlos atgādināt, ka īpašuma cenas nav noteikts. Tās pēc būtības rodas no gaisa, kas bija piemēram par pamatu 2008. gada krīzei. Īpašuma cenu burbulis. Šitā nosaka īpašuma cenas. Tāpēc es brīnos, kādēļ nodokli, ar ko tiek aplikts īpašums, kuru cenu var staipīt kā gumiju, kadastra vērtības noteikšanas veidā, ir slikti protestēt. Ainārs ieņēma pilsonisko pozīciju. Tālāk nākamā frāze. Turklāt, kā norāda LTV žurnālisti, par spīti bēdīgajai finansiālai situācijai, vidterorizētais Kadišs ir turpinājis nodarboties ar savu hobiju ceļošanu uz eksotiskajām zemēm. Starp citu, savos ceļojumos vadcietējs Ainārs ir aprakstījis arī divās grāmatās – Pakistānas piezīmes aiz priekškara un Sibīrijas piezīmes. Pēdējo no tām ir izdevis autors pagājušajā gadā. Mans skatījums ir tāds. Tātad tikai tāpēc, ka cilvēkam ir kritiska nostāja pret režīmu, kurš ir izrādījis, cik korumpēts tas ir. Cilvēks nedrīkst ceļot no saviem iekrājumiem. Cilvēkam jāiedod jebkādi savi līdzekļi nodokļos, jo valsts to prasa. Valsts pasaka, tu esi parādā un viss. Atgādināšu Jānim Mākoņkalnam, ka mūsu valstī mēs nodokļos samaksājam no 50 līdz 80%. Tādēļ es uzskatu, ka jebkurš, kurš savu naudu vēlas paturēt sev, ir nevis nosodāms, bet atbalstāms. Tālāk Mākoņkalns raksta. Redziet, Latviju Bāliņš Kadišs ir islāmists un ļoti kritiski noskaņots pret rietumu civilizāciju un tās vērtībām. No šīs nostājas arī izriet otrs Aināra ultimāts valstī – mainīt vērtību sistēmu un pārtraukt dzimumu audzināšanu skolās. Man personīgi ir vienalga Aināra reliģiskā piedarība, tāpat kā Roberta Klimoviča, bet atkārtošos. Vai tas ir slikti, ja vecāki vēlas saviem bērniem paši ielikt vērtības par to, kas kāda intīmā padarīšana, seks, teiksim, ir pieņemams, jeb ne? It sevišķi, ja mēs redzam, kā rietumos, kā ASV, no kurienes nāca homoseksualitāte, šobrīd jauns trends ļaut 5-gadīgiem bērniem izvēlēties dzimumu, jo dzimumu redzi var izvēlēties. Tālāk paliek jautrāk. Mēs iziesim visam cauri. Vēl viena nākošā rindkopa. Mēs arī iziesim cauri, kas tas īsti tāds ir. Nezināmais autors. Starp citu, iespējams tieši pieņemtā islama ticība reiz kalpoja pa iemeslu tam, kad Kadišam ar tiesas spriedumu tika aizliegta tuvošanās savai ģimenei, kurai viņš joprojām ir parādā arī aliments par bērnu uzturēšanu. Cik es zinu, Aināram alimentu nemaksāšanu piešuva tieši brīdī, kad vids EDS sistēmā centās ar viņu sazināties. Bet mēs zinām, ka Ainārs nav tik advancēts. Viņš ir vecs vīrs. Es neskatos savu e-pastu ikdienā. Tāpēc arī es esmu palaidis EDS sistēmas tos te e-pastus. Tātad loģiski, kad ja viņa nemēģināja viņu nesarakstīties, ne zvanīt, ko panorāmas tajā hitpīsā arī viņa atzina, ja? Tad tikai loģiski, ka Ainārs nebija kursā. Un loģiski, ja viņa kontus nobloķē, tad viņš skaitās automātiski alimentu nemaksātājs. Un par sieviešu sišanu, es nezinu, vai tā bija, jeb nē, bet vēlos palikt daudz maz objektīvs. Es gribētu uzzināt vairāk par to, lai viennozīmīgi spriest, jo, kā zināms, vairākumā gadījumu tiesa spriež par labu mātēm. To mēs vairāk, visi zinām. 98% gadījumu tiesa atdos mātei māju, it sevišķi vēl, ja māte pacentīsies, teiksim, nomalnot, ka vīrs ir sitis, vīrs ir dzērājs vai vīrs ir narkomāns, tad tas ir vispār elementāri izdarāms. Tāpēc tur es kā minimums gribētu atstāt to, teiksim, uz jautājumus jums. Bet tad ir viena no tādām pirmajām puķītēm. Lai vai kā, bet pēc 12 dienām, kad ir it kā veselības problēma mākts, bija spiests pamest savu posteni. Šajā kontekstā, manuprāt, ir aktuāls jautājums par to, vai Kadišs tiešām godprātīgi ieturēja bada streiku, kā rezultātā sabendēja sev veselību līdz tādam stāvoklim, ka viņa dzelteno vesti no ministra kabineta priekšas nācās aizvest ar neatlikamās medicīniskās palīdzības busiņu.
Tomēr kaut kāda iekšējā sajūta man saka, ka kādi šī pa laikam teltī gan vēlāk dzīvoja, nekautrējoties padarīskoties ar kādu savu atbalstītāju sagādātu publiku vai visu te stilbiņu. Publiku, visu te stilbiņu, jau mēs redzam, kā tiek iemesti termini. Mans skatījums. Autors cenšas tādu atmaskošanas gabalu uzrakstīt it kā ar faktiem, bet te atkal pieņēmumu. Kad es biju aizbraucis atbalstītāju, es jautāju par siltu kafiju, kas ir ar cukuru, es domāju, enerģijas dēļ un tā tālāk. Ainārs atteicās dzert. Es biju pusotru dienu tur, dienu, nakti un nākošo dienu, un nevienā brīdī es neredzēju, ka vai nu teltī, vai nu Aināram būtu kāds devis kaut ko ēdam, jeb kā savādāk. Hei, es pat tad, kad gribēju apēst siltu hotdogu, es to aizgāju nedaudz maliņā, tā lai Ainārs to neredz, lai psiholoģiski, tā kā neiekustinātu viņā vēlmiņu. Ja? Bet, protams, nav svarīgi fakti. Šajā rakstā nav svarīgi fakti pilnīgi neviens. Nākošā rindkopa, nākošā puķī, par Aināru nosacītās padošanās protesta akcija nebeidzās. Un viņa vietā nākamo tautas interešu aizstāvi, kas kā aizstāvi sev pieteica biedrs islāmists Roberts Klimovičs. Bet šoreiz bez aitām. Atšķirībā no savu priekšgājēju, Roberts gāja vienu soli tālāk un aicināja bada streikā iesaistīties visu Latvijas tautu. Protesta akcija jaunā formā paredzēja, ka aktīvisti pie valdības ēkas turpmāk badosies pēc mājiņa principu. Katrs tika aicināts ierasties pie ministra kabineta un neēst savu spēju robežās. Praktiski tas nozīmē, ka Kadiša uzsāktais bada streiks bija pārvērties par akciju, kurā daži margināļi ievērojot, ja, bija nozvērējušies dažas stundas atteikties no ēdiena iepratīm valdības mājām. Robs izvēlējās, badoties. Viņa aicinājums bija protestēt pie ministra kabineta ēkas un nebadoties. Tas nebija tas galvenais uzsvars. Žēl, ka tas Mākoņkalns to nebija pamanījis. Bet dīvaini izskatās, ka runa ir nevis par idejas būtību, bet ja atkal aiziet skeletu meklēšanas kapī, un pat, kad nevar atrast nevienu īstu skeletu, tad der arī viss tas kauliņš aiz dīvāna, kas mētājās zem pagultē noputējis. Izmantotā termina margināļu dēļ man šis liekas tāds aizdomīgs raksts, bet par to nedaudz vēlāk. Nākošais Mākoņkalnā zelta gabaliņš ir šitā frāze. Šeit kādreizējiem narkomānam, nacionālistam, tagad islāmistam Klimovičam es kategoriski nepiekrītu. Manuprāt, kad Klimovičs teica, ka viņi sapako tur pretlikumīgi un tā tālāk, viņš nepiekrīt. Manuprāt, policijai pēc Klimoviča pagājušās nedēļas izteikumiem par savas sievas pēršanu vajadzēja ne tikai pasi pārbaudīt, bet pie reizes aizvest un nodot viņu uzraudzībā galvas slimnieku dispenserā. Starp citu, pirms kāds grib man jautāt par Roberta netipisko biogrāfiju, ir jāsaka tas, lai cik absurdi tas arī neskanētu, Klimovičs patiešām savas dzīves laikā ir paspējis no hipija narkomāna kļūt par glābēju, par galēju labēju, nacionālistu, antisemītu un beigās pieņemt islamu fundamentālistu mācību. Papildus tam, Klimovičs ir tiešraidē nogriezis kazas galvu un ar to lielījies, nemaz nerunājot par tām neskaitījumiem reizēm, kad Klimovičs ir publiski aģitējis ierobežot sieviešu tiesības un fiziski ietekmēt daļā dzimuma pārstāvis. Un jau atkal mēs pamanām Karinām Birkas, galēji labais nacionālists, antisemīts, narkomāns. Dejab kas derēs, lai tikai nomelnot kustību. Cerams, autoram nav neviena skelets kapī. Bet hei, mēs jau to nemaz nevaram zināt, jo autors ir anonīms. Kāpēc viņš ir anonīms, to es paskaidrošu nedaudz vēlāk. Un tad ir tāda frāze, starp citu analogi Kadišam, arī Klimovičs ir ne tikai tradicionālos sieviešu sišanas vērtības piekritējs, bet arī Kremļa apoloģēts. Nav neviena konkrēta piemēra, lai cilvēki varētu veidot objektīvu vērtējumu, ja? Bet mēs atkal mērtājamies ar Birkām. Kremļa apoloģēts, nacionālists, tas te antisemīts, narkomāns. Protams, ok. Malcam tālāk. Tāpat ir vērts arī atzīmēt, ka Klimovičs aktīvi piedalījās 2017. gada priekšvēlēšana kampaņā no Eiroskeptiķu partijas, sarīkojot vairākas provokācijas kopā ar bēdīgi slaveno Donbass separātistu atbalstītāju Stasu Bukainu. Staņislavu Bukainu. Ja tu zināt, bet tu jau nevarēji zināt. Mans, kā es to zinu, ja? No iekšpuses, esot Eiroskeptiķu atbalstītājs tajā laikā, pie kam ne partijas biedrs, bet atbalstītājs. Roberts piedalījās vismazāk tajās provokācijās Eiroskeptiķu sastāvā. Pie kam tajās piedalījās ne tikai Bukains, bet piedalījās Sigurds Graudiņš, piedalījos es,
Un mēs nebijām ne tikai tur pret nacionāļiem vai vienotībai, kas mēs bijām arī pret saskaņu. Mēs bijām pret visām vecajām partijām. To gan aizmirst piebilst šis autors. Ka tā sāpe, kas it kā ir tā te feikā sāpe, ka tā sāpe tomēr ir īsta un sen. Bet tas jau nav atkal svarīgi. Pēc tam, kad Roberts priekšlaicīgi sašņorēja policiju dzelteno vestu atbalstītāju grupu, komentāru sadaļā sāka parādīties pirmās konspirācija teorijas. Ja? Vienā no tiem sašutušie tūdeliņi, mēs redzam atkal Karinam Birkas, vienā no tiem sašutušie tūdeliņi spekulēja par Aināra Kadiša video tiešais žemo kvalitāti. Sliktā dzirdamība un attēla raustīšanās nekavējoties tika sasaistīta ar Latvijas viltīgiem spēcdienestiem, kas slāpē taisnības cīnītāju telefonu signālus, kāda azartiska protestētāja fane pat vilka paralēlis ar Aināra Facebook tiešraidēm un padomu laikos bloķētajām amerikāņu reistācijām Amerikas Balss un Radio Brīvā Eiropa. Es gan Aināra slikto tiešraižu slikto kvalitāti skaidrot ar nenotīrītas operatīvās atmiņas, kā iemeslu. Ja? Jo pats tā ir tiešraidis un pats es esmu, teiksim, ar to sastapies, ja, un es to pamanīju. Bet tie cilvēki, kas tajā saskatīja konspirācijas, visdrīzāk to darīja, redzot, ka rietumu korporācijas, kuras sadarbojas ar ASV spēcdienestiem, ir cenzējuši tāds kā Alex Jones, jeb Tommy Robinson, sakot, ka naida runa ir bīstamāk par vārdu brīvību. Mūsu pašu valstī tā vietā, lai cīnītos pret viņu apgalvotiem krievu mēdīju meliem, viņi nevis izvēlās likt pretī argumentus, bet viņi izvēlās krievu mēdījus klusināt un cenzēt. Tieši tāpēc tie cilvēki saredz tajā konspirāciju. Jāni Mākoņkalni. Ļugunī pielēja dzelteno vestu akcijas ideoloģiskais tēvs Valentīns Jeremejevs, kurš video tiešraidēs paziņoja, ka Svetbanka cenšas viņu atklusināt, un tā ir nobloķējusi viņa uzņēmumu bankas karti. Jeremejevs spekulācijām piekrita arī citi Facebook dzelteno vestu dombieti. Jāredz, visi netīkamie cilvēki ir spekulanti, tās visas ir spekulācijas, ja tas iet pret Jāņa Mākoņkalna ideoloģiju, bet tās spekulācijas, ko viņš pauž, pat nezinot nodokli, par kuru Ainārs protestēja, pat nezinot nodokļu apmēru un minot no gaisa to te īpašumu cenu, redz, tās nav spekulācijas, tie ir tādi sagatavoti fakti un tādas skaistas patiesības, bet Valentīns tās ir spekulācijas. Visi, kas nedzied līdzi režīmam, redz, tās ir spekulācijas, bet tie, kas dražās dirsā un dzied līdzi režīmam, visi ir baigi forši čēt, vai ne? Tad ir nākošais. Uz šī raksta tapšanas brīdi Roberta vietā ir paspējuši uz maiņām pabūt jau 3 dažu stundu bada cietēji. Vēl viens uzņēmējs bada cietējs Edvards Kurmans. Neko sliktu viņš nevarēja redzēt, te ierakstīt brīnums. Fotogrāfs Zigmārs Romanovskis. Ja? Okay. Un izbijis cietumnieks alimentu nemaksātājs Vjačeslavs Kataļikovs. Viss ir tik slikti. Un arī, protams, es centos atrast kaut kur tos te linkus, bet, protams, es neatradu. Visi iepriekš minētie kungi Facebook video tiešraidēs un sniegtajās intervijās mēdījiem jautri čalo un smaida. Ir acīm redzams, ka šo personu atrašanās pie valdības ēkas nav pamatot ar sāpi par tēvzem vai izmisumu personīgajā dzīvē. Viņiem tā visticamāk ir kārtējā avantūra, ar kur kavēt savu bezmērķīgo ikdienu. Es nezinu, Jāni Mākoņkalni, kā tu biji iedomājies, kā ir jāprotestē, ka visticamāk bija jāraud un jālūdzās un jāsaka, cik viss ir slikti. Mēs centāmies, un arī, kad es biju tajā protestā, mēs centāmies to visu padarīt maksimāli jaukā gaisotnē, lai cilvēki, kas tur stāv, lai nav bēdīgi. Es teiksim, kad biju es ar saviem stulbiem jokiem, centos likt cilvēkiem smieties. Un tikai tāpēc tas nozīmē, tu tā var paskatīties, un, viņiem nerūp patiesā sāpe, viņiem nav sāpe pa tēvzem, viņi tikai redzīja, kliedēja savu bezmērķīgo ikdienu. Kāds viņš ir eksperts? Fantastiski. Mums jau redz valstī taču viss kārtībā. Mums tos korumpantus ķer poļi, nevis knabi, ja? Latvijas prezidenti nevar notiesāt, bet viss ir kārtībā. Viss ir kārtībā. Ok, tālāk. No dzelteno vestu akcijas izpildītājiem pāriesim pie tās pasūtītājiem. Ieejot dzelteno vestu atbalsta grupās, kļūst skaidrs, ka akcijas galvenais ideologs ir Valentīns Jeremejevs. Jeremejevs plašākai publikai pazīstams
izvērstā agresīvā paranoisku kampaņu pret LGBT tiesībām. Jā, te tu, visur ir krievi, visur visi ir slikti. Tas nav paranoiski, bet Valentīns, kurš cīnās pret homoseksualitātes publisku propagandēšanu, bet Valentīns ir homofobs un tas ir slikti. Es atgādināšu, ka Eiropas Savienībā Latvija ir lielākā no homofobu valstīm. Mūsu satversmē ir noteikts, kas ir ģimene, ja? Kas ir laulība, starp vīrieti un sievieti. Tāpēc homofobija mūsu valstī, tāpēc būtības ir norma. Es to neredzu pat kā lamu, es to redzu kā komplimentu. Bet, protams, Jānis Mākoņkalns visticamāk dražās dirsā. Tas varētu būt vēl viens iemesls. Kāpēc? Tu taču vari mētāties, Jāni, ar spekulācijām. Es pieļauju, ka arī būs godīgi, ja es mētāšos ar spekulācijām. Ka tu esi Kārlis Streipa mazais draudziņš. Varētu tas būt godīgi? Es pieļauju, ka jā. Otra persona, kas ir iesaistījusies Dzelteno vestu kustību organizēšanā, ir viņa partijas bijušais biedrs un simulants vieglas naudas tīkotājs Roberts Reimo. Praksē tas nozīmē, ka Dzelteno vestu protesta akcijas organizē cilvēki no partijas, kuru pēdējos gadus ir vadījusi valsti un ir lielā mērā vainojama pie tās ekonomiskajām likstām. Valentīns savā laikā teica, ka zaļā partija, kas bija kopā ar tā bija viņa pēdējā cerība, ka no politikas kaut ko var mainīt. Un viņš teica, ka viņš ļoti aprāvās, ka katra lieta, ko viņš centās mainīt, un to pašu pateica arī Roberts, ka katra lieta, ko viņš cenšas mainīt, vienmēr kāds no savējiem pateica, nē, tur neķeries klāt, tur ir mūsēja, nē, tur neķeries klāt, tur ir tās partijas šķaļi, mums ar viņiem sarunāts. Viņiem tā bija pēdējā cerība, un tāpēc viņi no turienes aizgāja. Bet, protams, tas nevienam nerūp. Es arī ar Robertu runāju personīgi, un viņš man stāstīja, kā viņam ir gājis. Tāpēc jūs redzējis bez tabū par to 4 mēnešu slimības lapu un tā tālāk, ja? Bet uzprasat viņam personīgi. Kāpēc nevienā šitajā te pseido argumentā netika šis dižais vīrs nesazinājās ar tās sarunas temata, cēloņiem, ja? Bet tad ir nākošais, un šitā ir pati puķa. Šitas, beigu daļa izskaidro visu. Es domāju, ka jums arī paliks skaidrs, kāpēc šitāds, manā uzturē pasūtīts raksts tapa, ja? Tāpat nav tālu jāmeklē, kurš ir patiesā labuma guvējs pie ministru kabineta ēkas notiekošā balagāna. Atliek vien ierakstīt mūsu stāstu varoņas Google meklētāju, un voilā, redzams, ka par dzeltenajām vestēm vislielāko interesi jau no sākta gala ir izrādījuši Krievijas finansētie mēdīji. Kremļa kontrolētais Sputnik bija pirmais mēdījis, kas pievērs uzmanību Kadišu, toreiz vēl vienpersoniskajam protestam. Jau nākamajā dienā Kremļa žurnālisti bija nointervējuši badu cietēji, un pirmajai intervējai sekoja vairākas citas publikācijas un video materiāli. Ok. Tad mans paskaidrojums. Loģiski ir, ka Krievijas mēdījiem, kuri ir informatīvā karā rietumiem, tas būs izdevīgi. Loģiski, to jebkuram vajadzētu saprast. Te vēl jau vairāk jautājums, kādēļ Latvijas televīzija un citi Latvijas mēdīji nepieslēdzās diskreditēt šos it kā sliktos neliešus, kuri protestē pie ministra kabineta ātrāk, lai Krievu mēdījiem nebūtu barības, no kā baroties. Bet man gan personīgi liekas, ka tas ir vairāk tāds Stratcom vai Integrity Initiative mēģinājums salaizīt brūces un apturēt šo atmodas vilni, kas ir radies ar jebkādām netīrām metodēm. Es vēlos atgādināt, ka, piemēram, Britu it kā nevalstiskā organizācija Integrity International, kur it kā cīnās pret viltus ziņām, uzhakotie noplūdušie dokumenti atklāja, ka tā nebūtu nav nevalstiska organizācija, bet saņēma finansējumu no Britu spēcdienestiem, vervēja žurnālistu sabiedrības domas veidošanai, tā skaitā arī Baltijas valstīs. Tāpat arī Stratcom dokumentos tiek runāts par sabiedriskās domas veidošanu, lai arī NATO sliktās lietas stāstot, patiesību varētu pataisīt pa netiks slikti. Ja? Pieņemsim, tika izveidots tas termins collateral damage. Tā vietā, lai, piemēram, par NATO operācijām teikt, mēs nogalinājām tur tik un tik civilos, viņi saka, tur tik un tik bija collateral damage, un tas jau izklausās daudz maigāk, un tas jau izklausās daudz tīkamāk, un tas veido sabiedrisko domu. Bet tad mēs papētīsim, kas ir Jānis Mākoņkalns. Tad, kad jūs paskatāties tos viņa rakstus,
Krievu pasaules adepti tiekas Briselē. Miljonārs Šmidre viesojas pie Kremļa ietekmes aģentiem Maskavas namā. Latvijas ierēģiņa Ašgabatā čupojas ar Kremļa sakarniekiem. Zaļzemnieks Kalnozols piedalās Kremļa propagandas šovā Maskavā. Un tāda veida raksta. Un Jānis Mākoņkalns raksta. Jānis Mākoņkalns ir mans pseidonīms. Domāju, ka tā ir pirmā lieta, kas jums būtu jāzina par mani. Vairāku iemeslu dēļ esmu izvēlējies palikt anonīms, taču augstu vērtēju atklātību sabiedrībā. Aha, tātad tu slēpies, bet tu vērtē augstu atklātību sabiedrībā. Ne? Esmu izvēlējies lietot pseidonīmu, jo pirmkārt augstu vērtēju anonimitāti, kas ļauj runāt par tēmām, kas citkārt būtu tabū. Otrkārt, es nevēlos tikt publiski saistīts ar kādu no politiskajām partijām un savu komentāru dēļ lieku reizi skatīties pār plecu šķērsojot ielu. Redz, es gan paužu Latvijas mēdījiem pretēju viedokli. Man nav jābaidās un jābūt anonīmam. Man nav bailes skatīties pār plecu, un man nav bailes, ka tādi pasūtījumu rakstu autori kā tu par mani centīsies man nomelnot. Es esmu pīpētājs, narkomāns, es esmu savā laikā audzējis zāli, es nevienu no saviem kāršiem nekad neesmu slēpis. Tāpēc, kad man ir labi nodomi, patiesība mīl atklātību. Bet, protams, ja mēs redzam, ka tādi rusofobiski raksti viens pēc otra, tādi pseidoraksti no tavām rokām tiek publicēti, nu tad loģiski, ka tev nav svarīga tā te atklātība. Tāpēc, ka atklātība mīl patiesība mīl atklātību. Ja tu raksti un ja tu esi pārliecināts par savu taisnību, tev nekad nebūs problēmas parādīt savu seju un atbildēt par saviem vārdiem. Nest atbildību. Protams, vieglāk to ir darīt zem pseidonīma. Un tad par to blogu Jānis raksta. Šis blogs būs kā platforma, kurā es paudīšu savu viedokli pamatā par Latvijas un Krievijas politiku un sabiedrību. Uzskatu, ka Latvija pašlaik atrodas politiskas un sabiedriskās krīzes priekšvakarā. Latvijā pie varas tiecas vietēji oligarhi, kuriem pakausī jūtama Kremļa dvaša. Kremlis. Slimīgi paranoja nevis objektīvs skatījums. Tas izskaidro šo spekulācijas bagāto rakstu par Aināru Kadišu. Un nezinu, vai Jānis arī barojas no Integrity International naudas, ja, piemēram, ir Stratkom ārštata darbinieks. Jānis vēl saka, es vēlos dzīvot demokrātiskā un rietumnieciskā valstī, kurā tiek izskausta korupcija un nosodīta agresija un meli. Šī iemesla dēļ es esmu izvēlējies rakstīt un atmaskot tos, kas apdraud manas valsts nākotni. Gan šeit, pat uz vietas, gan aiz mūsu austrumtos te robežu. Nes kāpēc Jānis nerunā par patiesajiem korumpantiem, rietumu pasaules pakaļležām, ja tas pieder pie viņa vēlmes dzīvot rietumnieciskā valstī. Neskapot, viņš vēlas nosodīt agresijas un melus, bet pašam puspatiesības svaidīt. Tas ir nekas. Tad to var mierīgi. Vai tad puspatiesības ir meli? Tas taču ir puspatiesības, vai ne? Un kāpēc es vispār šitam te rakstam pievērstu uzmanību? Jo es tāpat kā pārējiem, kuriem tiešām rūp problēmas mūsu valstī, šo jutīs kā aizvainojumu un spļāvienu. Šo redz kā to, ka mēs, laikam esam tie neīstie patrioti, jo neatbalstam tos, kurus drāžas dirsā un tās rietumnieciskās vērtības. Ka mēs, nevēlamies kļūt par lielu tēmekli Krievijai, izvietojot šeit NATO karabāzi. Jo ir pareizie patrioti, kas ienīst Krievus un drāsties dirsā, mīl, ja? Un tad ir tie pareizie, kuri ir tie pareizie patrioti, kuri ienīst Krievus un drāsties dirsā, un tad ir tie nepareizie, kuri saskata korupciju un draudz no tā, ka rietumu mūsu valstī varētu uztaisīt lielu eksperimentālu karabāzi. Tas ir tā, kā es to vērtēju. Īsumā tas būs arī viss. Es par šo te nedaudz sacepos. Bet jā, man te vēl ir aicinājums Jānim Mākoņkalnam. Ja tu šo video skaties, jo es arī tavu fake profilu ietegoju, ja tev pietiek pauti, un ja tu tiešām esi pa patiesību, es, izpaužu radikālākus viedokļus kā tu. Es saņemu daudz vairāk draudz, kā tu pa saviem rakstiem saņemt, ja? Tad, ja tevi pauti, atklājies. Satiecies ar maniem un parunājam publiski, tiešraidē.
ja tevi pauti. Bet visticamāk, tu saņem naudu no Integrity International, jeb no Stratcom. Tu atstrādā pīķi. Manā uztverē. Tikai mans subjektīvs viedoklis. Centies varbūt nākošais nedaudz labāk un varbūt nedaudz objektīvāk. Jo tāds lielisks raksts, bet tu pat nevarēji veltīt 5 fucking minūtes, lai uzzinātu, pa kādu nodokli Aināram Kadišam ir problēmas, un tu nevari uzzināt pat kāda nodokļa likme šajā jautājumā bija. Ar to laikam es arī šo live stream beigšu. Dalieties ar šo video, izspiežat pēdējo sūdu no tās laika pogas, gaidīšu ar nomelnojušu rakstu par manīm. Vai. Tiksimies vēlāk.